Lāsma smej, ka abiem ir radusies kopīga svētku diena, kuru var atzīmēt kalendārā. Tā ir tā diena, kad Haralds sāka murāt, kad es viņu glaudīju un iznāca laukā, un tā kā ļāva pilnībā viņu glaudīt un pat murāt, un man bija tāds, tā kā es biju tik priecīga, tas bija tiešām tas dienas tāds labākais notikums un tāds yes. Tagad ir vakariņu laiks un Haralds tagad izrāda visu savu mīlestību. Lāsma domā, ka vislabākos rezultātus deva dzīvnieku psihologa ieteiktā kaķa barošana no rokas. Es viņu baroju un arī mazliet paglāstīju tajā brīdī, un tad viņš arī sāka asociēt tos glāstus ar manas pieskārienes un klātbūtni ar ēdienu. Tuvināšanās notiktu krietni lēnāk, ja Haraldam netiktu atņemta iespēja slēpties. Lāsma cer, ka viņu attiecības turpinās uzlaboties.